Nākošais uzdevums ir par krāsām. Šoreiz mēs paņemsim akvareļu krāsu. Un kā vienmēr es iesaku, lai jebkuras krāsas ir uz papildus papīra, ja pakrāsos, ka jūs redzat, kā tas izskatās, lai ir vieglāk izvēlēties. Jo šeit ir grūti redzēt tos toņus, uz papīra ir vieglāk. Un izvēlēties vienu krāsu, kāda jums ir, jo jums noteikti atšķirsies krāsu gammas no manis. Izvēlieties to krāsu, kura uz jums dotajā brīdī runā un simbolizē mūsu trešo principu. Un tagad rakstīsim trešo principu uz akvareļu papīra, kuru pēc tam katra no jums ielīmēs savā kladē. Tāpēc vispirms ir jānomēra izmērs, viņš ir jānogriež, cik lielu jūs varat ielīmēt atkarībā no formātiem. Un izvēlēties, es aicinu paņemiet īstu akvareļu papīru. Un ko es domāju ar īstu, ir parasti īstu izmanto, kas rakstīts cold pressed, kas ir augstā spieduma, un arī 300 grami uz kvadrātmetru. Nav svarīgi kāda firma, bet vienkārši viņam ir jābūt tādam biezam, ļoti biezs viņš ir, un viņš ir tāds arī, ko uz viņu krāsota, tā krāsa tā interesanti pati veido visādas formas un tam līdzīgi. Tā kaifīgi krāsot ar akvareļu krāsu. Vispirms izvēlamies krāsu, un ar krāsu es domāju, teiksim, visi dzeltenie, vai arī visi oranžie, vai arī visi sarkanie, vai visi zilie, vai brūnie, vai zaļie. Ja, tas ir dažādi toņi, dažādas noskaņas vienai krāsai. Jūs uzlieciet uz šejienes, un vienkārši, kad izžūs, tad uzrakstīsim šo trešo principu. Un tas trešais princips skan tā: mīli ikvienu un jebko, tāpēc, ka mēs esam šeit, lai mēs iemācītos mīlēt. Un, ja mēs esam spējīgas pa īstām un bez noteikumiem mīlēt visus cilvēkus un visu radību, visas būtnes, augus, kokus, dzīvniekus, visa radība ir daļa no tās enerģijas, kas ir mīlēt visu un ikvienu un jebko. Un dzīve ir visur, visā visumā, un tas mūs aizved pie nākošā principa. Un to nākošo principu mēs pēc kāda laika darīsim, bet līdz tam mūsu fokus ir uz šī principa mīli ikvienu un jebko, jebkuru, visus. Un tāpēc izvēlies priekš sevis to krāsu, kas tev saistās ar to, un vienkārši plūdini tās krāsas, un pēc tam šo principu uzrakst ielīmē. Un atkal es beidzu, tas, ko es daru, es atkal nofilmēšu un nolikšu uz pātrinājumu kopā ar mūziku, ko jūs varat kopā ar mani darīt.